Jā, stāsti, ko tev vajag. Labvakar, prezidents kundze. Labvakar. Tikko beidzies pasaules čempionāts vieglatlētikā paralimpiešiem. Ja skatās no tāda prezidenta viedokļa, kā apmēram noritēja? Teikšu tā, par šo čempionātu es tiešām esmu ļoti gandarīta. Un es uzskatu, ka sportisti tiešām izdarīja visu, ko viņi varēja. Man ir prieks, ka mums ir 3 medaļas un šoreiz 2 sportistiem. Jo, teiksim, Londonā mums bija 1 sportistam, 2. Tiešām man tas ir ļoti liels pagodinājums kā Latvijas Paralimpiskās komitejas prezidentei un arī kā latvietei patiesībā, jo Latvijas karogs 3 reizes bija līvoja stadionā un pat vienreiz mēs kopā visu himnu dziedājām. Bet tā kopumā, ja es ņemu tā kā tieši no sava amata, tad es uzskatu, kad ieguldītais darbs, ieguldītās arī finanses, kas nebija maz, noteikti atmaksājās. Noteikti. Tas ir tāds ļoti labs darbs. Un vēl man ļoti patīk, kad brauc jau uz tādiem lieliem mačiem arī jaunie sportisti, kā piemēram Pēters Lācis, kas vispār liekas tajā nenormālajā karstumā, kad viņš skrēja jau 1,5 kilometru, vienkārši viņš pārvarēja sevi. Es zināju, ka viņam ir traumēta kāja. Es pat īstenībā iepriekš prasīju, varbūt nemocīsim puisi, viņš ir jauns, viņam tikai 20 gadi, bet viņš pats bija kaujinieciski noskaņots un viņš pats skrēja. Man nav ko teikt. Malacis, viņš sevi pārvarēja, viņš pārvarēja savas sāpes un viņš noskrēja līdz galam. Es ar to tik tiešām lepojos. Aizvest komandu, kurā bija 5 zēni, 2 meitenes. Tāpat treneri, medicīniskais personāls laikam nav tik vienkārši. Varbūt pateicoties, kam mums bija tāda iespēja aizvest šo delegāciju uz Franciju? Protams, kad pirmkārtām jau, teiksim tā, salīdzinoši jau normālākam finansējumam nekā viņš bija pāris gadus atpakaļ no Izglītības zinātnes ministrijas, no valsts budžeta. Tāpat arī šī naudiņa, kas ir ziedotāja nauda, kur ir Latvijas valsts meža dzelzceļš, kas tiek sadalīta. Tagad jau pagājušajā gadā tika sadalīts starp 6 lielajām organizācijām, kas tālāk atkal attiecīgi dala šo naudiņu, iegulda tajā lietā, kas ir vajadzīgs un kur redz šo potenciālu. Protams, kad Citadeles banka, bez bankas Citadelē mums arī nebūtu ļoti daudz. Jau sākot pagājušajā gadā no paralimpiskām spēlēm šī sportistu atpazīstamība un arī attiecīgi šoreiz, teiksim, pa Citadeles naudiņu brauc mums līdzi fotografi žurnālisti, kad mēs varējām atļauties un paņemt, un kad bija šīs reportāžas un preses relīzes visos Latvijas gan mediju, teiksim tā, internetā un tāpat arī Latvijas radio. Tas ir tās, kas ir vajadzīgs, un tā mums ir jādzīvo. Liels paldies mūsu atbalstītājiem. Tiešām liels paldies kārtējo reizi bankai Citadele. Tā, prezidents kundze, jūsu saimniecība paliek ar vienu lielāku. Varbūt īsi ieskats tādos sportveidos, kur līdz šim mēs neesam nodarbojušies vai arī nav bijušas tradīcijas. Kāda tuvākais skats? Mums ir jau jauni sporta veidi, diezgan daudz ieviestas pāris 3 gadu laikā. Tas ir ratiņkērlings, tas ir tenis, ratiņtenis, ratiņu paukošana. Diezgan daudz mums šie sporta veidi jau ir, tā kā mēs mēģinām un ieviešam. Un tāpat arī jāšanas sports paliek populārāks. Viņš it kā bija un tā klusiņā visi braukāja uz sacensībām. Bet, kad Rihards Snikus kvalificējās paralimpiādē, tad arī tur jau uzreiz sākās attīstība un jauni sportisti. Man vēl ir plānā daži sporta veidi, ko mēs varētu tiešām Latvijā ieviest. Un viens noteikti tas varētu būt regbijs. Bet pašlaik es neskriešu notikumiem pa priekšu. Es domāju, kad es pastīšos, aizbraukšu uz pāris Eiropas semināriem, aprunāšos ar regbija Eiropas vadību un starptautisko regbija federāciju, un tad domāsim.
Un beidzot mūsu saruna, kādu vēl tādu lielāku notikumu gaidām paralimpiskajā sportā šogad vēl? Šogad noteikti ir jāuzsver paukošanā. Tātad mūsu vienīgā paukotāja meitene, kur arī ziemas sporta veidos spēlē kerlingu, Vaļina Raškova brauc 4. augustā uz Budapeštu uz pasaules čempionātu. Viņa tikko mēnesi atpakaļ izgāja klasifikāciju šim sporta veidam Polijā. Jāuzsver laikam arī tas tāds foršs pozitīvs moments, kas man ļoti patīk, ka trenere ir Jeļena Vrubļevska, tā kā sportiste, olimpiete. Liekas, ka sudrabas medaļas ieguvēja. Tā kā, jā. Un tas ir tā forši un patīkami, kad it kā liekas, tas ir invalīds sports un pieaugušo sports vai veselo sports, bet tad, kad redz to darbu, ko tas sportists dara, lai viņš iegūtu šo medaļu, lai viņš noskrietu 36 grādos 1500 kilometrus, tad tas sports noteikti neatšķirās no tā veselā cilvēka, ja? Bez invaliditātes, jo arī viņam ir tāpat ķermeņa temperatūra, ja? Asinis, ja? Nevis kāda cita degviela iekšā. Un tāpat ir gribas spēks un nenormāli daudz treniņu. Un tiešām paldies Udim Kurzemniekam, kā mēs zinām, ka viņš arī spēja trenēt tā kā leiti sportistu, kurš ir arī vērā ņemams sportists Latvijā. Un paldies arī Inārai Aperānei, kas tiešām arī trenēja jauniešus šķēpmešanā. Tā kā, tiešām paldies. Un ja man, teiksim, būtu tāds novēlējums, tāda vēlēšanās, ko es varētu ievēlēties, un pateikt, lai viņi arī piepildās, protams, kad varētu vairāk tā kā treneri, fizioterapeiti, tieši medicīniskais personāls iesaistīties arī tā kā cilvēku ar invaliditāti sportā, jo ķermeņa uzbūve mums visiem ir vienāda. Ja? Invalīdiem noteikti nav vairāk rības vai 6 pirkstu uz rokas. Paldies par šo sarunu, un es novēlu, lai jums pēc iespējas biežāk būtu priecīgs vaigs, kā tas bija pēc sacensībām Lionā. Jā, paldies, un par to notikumu, ko es vēl nepateicu, protams, otrs svarīgais noteikti, divi vēl svarīgi notikumus ir. Tad pasaules čempionāts peldēšanā Kanādā, tūlīt. Liekas, septembris. Vienkārši notikumu šogad ir tik daudz, ka man tik tiešām drusku jūg datumi. Es ceru, ka es mēnesi nosaucu pareizi. Un novembrī, novembra sākumā mums ir pasaules čempionāts lokšaušanā, paralimpiskā lokšaušanā, kur mums ir ļoti, ļoti perspektīva meitene, Ieva Melle, kas tikko arī pavisam nesen mēnesi atpakaļ izcīnīja 3. vietu savā tajā šaušanas grupā un klasificējās pasaules čempionātam, izpildot normatīvu, jo jebkurš nevar braukt uz pasaules čempionātu. Lai tiktu uz pasaules čempionātu, ir vajadzīga normatīva. Un patiesībā es nezinu, vai jūs izdzēsīsiet to vai nē, bet tas ir tā ļoti cilvēcīgi. Es lasīju dažus komentārus, viņus parasti nelasu gan TVNetā, gan sportcentrā.com, ko raksta cilvēki par šiem sportistiem. Un tad viņi raksta, nevar vienādas tur prēmijas, īpaši jau cepjās par prēmijām, ka nevar maksāt vienādas prēmijas tā kā cilvēkam ar invaliditāti, jo veselam sportistam lielāka konkurence. Patiesībā, mīlīši, man jums visiem tik tiešām ir jāpasaka, pirms jūs rakstat šos tik tiešām stulbos, teikšu tā, komentārus, ieiet Starptautiskās paralimpiskās komitejas mājaslapā. Un tur ir pilnīgi visu sporta veidu reitingi un pilnīgi visu sporta klašu reitingi. Un, piemēram, paskatieties, kad 100 metru skrējienā Edgars, pirms Lionas bija 17. vietā pasaulē, un aiz viņa ir vēl 200 sportisti, kuri uz šejien netika. Tā kā nevar teikt, ka viņiem nav konkurence vai konkurence ir mazāka. Jā, protams, un vēl vajag saprast, ka nevar vairedzīgu cilvēku salīdzināt, ar cilvēku, kas pārvietojas ratiņkrēslos. Katram ir savas spējas, bet ir arī gadījumi, kad cilvēki ar invaliditāti aizmet, lodi tālāk nekā veseli sportisti. Skaidrs. Paldies par sarunu un vēl arī tiem, kas kaut nedaudz tomēr seko paralimpiskajam sportam, lielāku izpratni par šo sportu veidu. Jā, un galvenais atbalstīt mūsējos. Mēs tiešām tagad cenšamies, cik varam, gan tiešraides, gan intervijas, gan fotogrāfijas. Un
Es noteikti apsolu, ka tas turpināsies uz visiem lieliem tiešiem pasaules čempionātiem, Eiropas čempionātiem. Mums līdz noteikti būs masu mēdī, un es ļoti centīšos mēģināt panākt arī, kad beidzot Rio Paralimpiskās spēles rāda Latvijas televīzija. Ja ne viss, tad vismaz mūsu sportists starts. Tā kā dzīvosim ar tādu pozitīvu domu nākotnē. Paldies!